Pats galvenais ir, par ko ir atbildīga uzņēmuma vadība, ir iekšējās kontroles. Tātad ir uz visiem procesiem, piemēram, ieņēmuma process vai izmaksu process vai preču kustības process, krājuma process. Tajos katrā procesa solī vispirms ir jāapraksta šie procesa soļi, kā tas darbojās grāmatvedībā. Tātad katrā šajā solī ir jābūt ieviestai iekšējai kontrolei. Un obligāti vadībai ir jānodrošina regulāras inventarizācijas. Mums grāmatvedībā bija viens klients, kurš nebija pusotru gadu veicis vispār inventarizāciju savos krājumos. Un nebija arī ieviesis atbilstošas kontrolas. Un šo neesošo kontroļu rezultātā grāmatvedis bija negodprātīgs un nodarīja uzņēmumam ļoti, ļoti lielus zaudējumus, kurus mēs atklājām, meklējot šo kontroļu soļu neesamības caurumus. Mēs viņus, protams, atradām un vadībai viņus arī pasniedzām. Piemēram, ja mēs runājam par maksājumiem, grāmatvedis drīkst tikai sagatavot maksājumus, un to apstiprināšana ir obligāti jāveic kādam no vadības. Tā ir obligāti iekšējā kontrole, bet ļoti bieži vadība šo palaiž vaļā un ļauj grāmatvedim gan sagatavot, gan apstiprināt. Un tad iet tā, kā iet.